Jau teju pusotru gadu Laktas ielā pamests stāv šis mikroautobus. Izskatās, ka tas ir piepildīts ar humāno palīdzību. Mēs mēģināsim meklēt šī mistiskā busa pēdas. 4. studijas filmēšanas komandai izdodas skatītājs Zigurdu satikt. Viņš, pildot darba pienākumus, gandrīz katru dienu brauc garām pamestajam auto. Tas buss jau parādījās pusotru gadu atpakaļ ar visam tām mantām iekšā, kas ir humāno palīdzību. Un tā viņš stāv un tur visu. Vai te neviens nav parādījies līdz šim? Nē, nav bijis. Vai ir kāda ideja, kam tas varētu piederēt? Agrāk bija redzēt, ka Madonas ceļa būs autobusi. Ceļu bijis. Tad buss ir tā kā noņems uzskaits un tranzīta numuriem virsū tā kā. Viņš jau kā atdots kādam uz realizāciju. Kāpēc jūs iedomājaties, ka vajadzētu par to uztraukties? Tāpēc, ka traucējas. Pusoficiāls tās humānās palīdzības manas iekšā, kas parādījās pēc Ukrainas kara iebrukuma iekšā. Viņš parādījās tā, ka tā tiešām pirmās palīdzības gājas Ukraina. Tāpēc. Labi, paldies. Mēs mēģināsim noskaidrot, kam tas pieder un kā vajadzētu šajā situācijā pareizi rīkoties. Pēc Zigurda teiktā mikroautobusu savulaik piederējis Sijā Madonas ceļu būve, bet vēlāk to savā īpašumā ieguvusi cita organizācija. Skaidrs ir tas, ka attiecīgais transporta līdzeklis ir pamests, jeb novietots ilgstošai stāvēšanai, jo attiecīgās tranzīta numurzīmes attiecīgajam transporta līdzeklim ir izsniegtas 22. gada augustā un pat 2 reizes. Zinot, ka tranzīta numurzīmēm derīguma termiņš ir 5 dienas, tad attiecīgi, ja transporta līdzeklis jau ir novietots no 22. gada augusta, tad ar attiecīgo transporta līdzekli dotajā brīdī ceļu satiksmē nedrīkst piedalīties. Izskatās, ka te jau kāds ir paviesojies un acīm redzot šīs durvis jau kāds ir vēris vaļā. Pie mikroautobusa mētājas higienas preces un mazliet tālāk arī matrači, kas garnaģiem laikam nav bijuši iekārojami. Transporta līdzeklis ir reģistrēts atbalsta biedrībai un redzot arī video materiālos redzamos kadrus un jūsu sniegto informāciju, tad droši vien var secināt, ka attiecīgās lietas, kas atrodas transporta līdzeklī, bija vai ir vēl joprojām paredzētas kādām atbalsta uzdevumiem, piemēram, Ukrainas bēgļiem vai citur. Ieejot ECSDD mājaslapā, ierakstot arī attiecīgā transporta līdzekļa tranzīta reģistrācijas numurzīmes, var uzzināt par tehnisko apskati, nobraukumu un vai privāta personai vai juridiskai personai attiecīgais transporta līdzeklis ir īpašumā. Noskaidrojām, ka transporta līdzeklis pieder uzņēmumam ar nosaukumu SAIF atbalsta biedrība, kas reģistrēta Akadēmijas laukumā 1 Rīgā. Biedrības Facebook mājaslapā redzams, ka tik tiešām tā savulaik veikusi humānās palīdzības braucienus uz Ukrainu. Diemžēl šobrīd uz norādīto telefonu numuru vairs neviens neatbild. Šāda numura nav. Lūdzu, pārbaudiet to. Kāpēc šis mikroautobus pamests, ceļu satiksmes drošība direkcijai nav informācijas. Ja īpašnieks to vēl gribēs kustināt, būs jāaiziet tehniskā apskate un jāizņem jauna tranzīta numurzīme. Tomēr kā var būt, ka tik ilgu laiku auto stāv pamests un neviens par to neinteresējas? Pirmā daļa ir tā, kas attiecās uz transporta līdzekļu īpašnieku un šīs, tā teikt, atbalsta biedrības goda prātu un vēlmi attiecīgo transporta līdzekli īstenot tiem mērķiem, kam iespējams tas tika iegādāts. Un otra daļa, ņemot vērā, ka 22. gada augustā transporta līdzeklim 2 reizes tika izsniegtas šīs te tranzīta numurzīmes, tad visticamāk bija plāns šo transporta līdzekli izvest no Latvijas. Iespējams, ka auto nebija tehniskā kārtībā vai arī kāds cits cilvēciskais faktors. Ja nav stāvēšanas aizlieguma zīmes un policijā netiek saņemts izsaukums, tad auto tur var sarūsēt un mantas iekšā sapūt. Transporta līdzekļu pārvietošanu var veikt tikai tiesību sargājošās iestādes. Konkrēti par šo transporta līdzekli Laktas ielā mēs līdz šim neesam saņēmuši nevienu izsaukumu un kopumā informāciju par to, ka tas būtu ilgstoši atstāts, bet esam reaģējuši un šodien tad arī tiks sastādīta brīdinājuma uzlīme, kas noteiks termiņu, kura laikā transporta līdzekļu īpašniekam ir jāpārvieto savs transporta līdzeklis, un ja tas netiks izdarīts, tad arī varēsim lemt par transporta līdzekļu evakuāciju.
To, ka transporta līdzeklis ir pamests, var redzēt pēc vizuālām pazīmēm, iespējams tukšas riepas, netīri vējstikli vai pērnās lapas. Transporta līdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa var atzīt 3 gadījumos. Ja tas atrodas vietā, kur apstāties un stāvēt, ir aizliegts ilgāk par 8 stundām, kopš brīža, kad vadītājiem klātēs neesot, ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols paziņojums. Ja transporta līdzeklis atrodas uz ceļa ilgāk par 45 diennaktīm, ko apliecina šī brīdinājuma uzlīme, un ja transporta līdzeklis atrodas uz ceļa ilgāk par 15 diennaktīm, ko arī apliecina brīdinājuma uzlīme, un tam nav izieta tehniskā apskate. Mums izdevās nofilmēt brīdi, kad pašvaldības policijas ekipāža bija ieradusies Laktas ielā un novietoja aiz aizsargstīkla brīdinājumu par to, ka transporta līdzeklis jāpārvieto 15 dienu laikā, jo tas ir bez tehniskās apskates. Ja īpašnieks nebūs pārvietojis savu transporta līdzekli, tad policija izsauks evakuatoru un pārvietos to uz īpašu stāvvietu. Par šo pakalpojumu nāksies maksāt auto īpašniekam. Ja notiek šis scenārijs, tad ziedojumi paliek busā, jo tas ir privāta īpašums. Diemžēl skumji ir tas, ka saziedotās mantas Saiva atbalsta biedrība kopš 2022. gada, tātad pusotru gadu laikā, tā arī nav papūlējusies pārvietot uz citu vietu vai nogādājusi adresātam. Burka, Igors Stāts, 4. studija.